Labrīt, dzīvītes skatītāji! Šorīt ar mani studijā kopā ir doktora Mauriņa vēnu klīnikas vadītājs Uldis Mauriņš, un mēs runāsim par vēnu pavasari. Labrīt, doktor! Labrīt! Cik zinu, šis te vēnu pavasars jūsu klīnikā tiek organizēts jau 5. gadu pēc kārtas. Un cik tad ilgi šogad tas turpināsies un kādas priekšrocības būs pacientiem? Šis šogad ir tāds jubilejas gads mūsu klīnikā, jo tas jau ir 5. vēnu pavasars, un tāpēc šogad mēs nolēmām nedaudz izmainīt šo te programmu un nedaudz pagarināt vēnu pavasaru. Tā kā sākotnēji mēs vēnu pavasara laikā, tātad 3 mēnešu laikā, mēs vairāk koncentrēsimies tieši uz diagnostiku un arī skleroterapiju. Un vasarā saistībā ar to, ka mēs esam veikuši ļoti būtisku šobrīd izmaiņu, tātad ir tāda nopietna paradigmas izmaiņa vispār vēnu operatīvā ārstēšanā, lai to, teiksim, cilvēkiem vairāk popularizētu, jo vienmēr cilvēkiem licies, nē, vēnes vasarā to mēs neko nevaram darīt, ja? Tas tikai augstā laikā, jo tur ir dažādas, teiksim, piespiedu apģērbs vai piespiedu darbības jāveic, ko nevienmēr es gribētu vasarā darīt. Kā reiz tāpēc sakarā ar to, ka tā mūsu klīnikas visi šie pētījumi beidzamā laikā, ko mēs esam veikuši 3 gadus, viņi ir parādījuši, ka mēs arī vēnes ļoti kvalitatīvi varam ārstēt arī vasarā. Tā kā vasarā tieši mēs dosim arī ļoti būtiskas atlaides tieši vēnu operācijām, tieši vēnu lāzera operācijām klīnikā vasarā. Cik, doktor, maksās vēnu diagnostika šajā pavasarī? Lielāka atlaide, ko varēs iegūt šī mēnesī, vēl tad marta mēnesī, tā būs 30% atlaide, kas iekļaus sevī ne tikai vēnu izmeklēšanu, bet arī ārsta konsultāciju. Šeit es gribētu varbūt atzīmēt to, ka tas, kas ir ļoti būtiski mainījies, tad šobrīd arī starptautiskās vadlīnijās tiek ieteikts, ka šāda diagnostika tiek veikta nevis vienkārši kaut kur, ka viņu veic kāds ārsts, radiologs, kas ir specializējies varbūt arī dažādās izmeklēšanās, tā skaitā vēnu diagnostikā, bet ka tas tiek veikts specializētās klīnikās un optimāli, ka to veic ārsts, kurš tālāk arī pacients ārstēs, jo tanī brīdī, kad ārsts veic šo izmeklēšanu, kad viņam ir pieredze arī tālākajās dažādos ārstēšanas veidos, viņš katram pacientam, kas ir jau optimāli, izmeklēšanas laikā piemeklē dažādus labākos ārstēšanas veidus, un līdz ar to ir iespējams nodrošināt vislabāko ārstēšanu šajā gadījumā. Ja parasti pie mums šāda diagnostika maksā 39 eiro ar ārstu konsultāciju, tad būs iespēja jau saņemt šādu izmeklējumu par 27 eiro. Arī skleroterapijai būs tādas pašas atlaides kā diagnostikai, tātad arī šomēnes tie 30%, nākamēnes 25% un tātad maija mēnesī tie būs 20%, jo skleroterapija tā gan ir atkarīga no kompresijas terapijas, jo pēc skleroterapijas jāvalkā kompresijas zeķes kādu laiku, tas parasti ir vismaz 2 līdz 3 nedēļas pēc beidzamās procedūras. Un šeit jāatzīmē, ka ar skleroterapiju mēs veicam šobrīd mūsdienās ārkārtīgi daudz ļoti nozīmīgi papildinošu ārstēšanu. Gan tanī brīdī, kad mēs ārstējam iespējams šo saslimšanu recidīvus pēc iepriekš veiktām ārstēšanām, gan arī pacientiem ārstējot dažādu veidu varikozes formas, kuras nevienmēr mēs varam izārstēt, veicot šo lāzera operāciju vai ķirurģiski izārstēt, bet ļoti kvalitatīvi mēs to varam ārstēt ar skleroterapiju. Un, protams, ka tā ir arī iespēja ļoti būtiski pacientiem ietaupīt, kur atbilst šīm indikācijām, jo mums ir iespēja viņus ārstēt par salīdzinoši mazākām izmaksām. Un, protams, sievietēm, kuras gatavojas, teiksim, vasarai, kuras parasti šī lielākā interese tieši par vēnu ārstēšanu ir pavasarī, jo visi domā, kādu skaistu bikini es tagad nopirkšu, lai dotos, teiksim, uz pludmali, un tad kritiski apskat, kādas tad izskatās manas kājas. Un, protams, arī šī gadījumā ir tīpaši pie šīm te vēnu dažādām mazām vēniņām, kas ir lokalizētas ādas vēniņām. Mēs varam ļoti precīzi veikt šī skleroterapiju un panākt ļoti labu rezultātu, tā, ka nebūs jākaunās, nebūs jāpiesat sev kājas ar lakatiem, dodoties uz pludmali.